Labdien! Sveiki! Priecājamies jūs atkal redzēt. Mēs priecājamies atkal būt šeit, atkal runāt par adīšanu. Jā, un cerams, jums ļoti patiks. Izbaudiet! Es varu sākt. Mēs esam šo to sastādījuši, sādījuši šo nedarbs. laiku. Man liekas, kopš pēdējā podkāsta ir pagājis apmēram mēnesis. Jā. Un es pabeidzu strīpaino džemperi, kas bija manai māsai, mazai māsai. Viņš jau ir atdots, tā kā man nav ko parādīt fiziski, bet būs pildīts. Priekšstats bija... Priekšstats bija, jā. Visai daudz gūts jau no pagājušā video, jo tur bija vēl piedurknes palikušas. Man bija... Viena piedurkne. Es biju sadalījusi un iesākusi vienu piedurkni. Man bija otra un viss rumbas vēl jāpabeidz. Bitītas džempers. Visi viņi tā sauc. Visi saka bitīt. Bet jā, es adīju, tā recepte ir no Drops, un es adīju ar Drops Karisma, kas ir 100% superwash vilna. Es adīju ar 4,5 mm lielām adatām, un to projektu es arī ļoti ātri uzadīju. Viņš vienkārši lidoja. Viņš vienkārši lidoja pa tām adatām, un man māsa ir visai smalka, un tur tie izmēri bija sadalīti pēc vecuma, un es jau arī zināju, ka tā dzīve droši vien staipīsies, un ka viņa tāda smalka, es adīju izmēru mazāku, tas bija laikam priekšpēdējais. Es adīju izmēru mazāku, un tad pēc mērcēšanas, un man bija arī viens tā kā parauga džemperis, un tad rezultāts bija tieši identisks, tā kā viņai tieši derēja. Vismaz es tā ceru, ka viņai derēja. Pēc mērcēšanas tas karismas dzīves, tas džemperis, viņš to viņš pastaipījās, jā, bet nebija tik daudz. Es sapratu, ka, piemēram, ja es adu sev džemperi, tad tas adījums izstaipīsies vairāk, jo ir lielāks svars. Jā. Bet tur viņš nebija tik liels, tik smags. Viņš pastaipījās, jā, bet par pāris centimetriem, tā kā nebija tik traki. Jā, man ļoti patika tā recepte, jo tur var variēt ar krāsām, jo tās strīpiņas tur var mainīt, un, piemēram, ja beidzās viena dzīve, tad var turpināt ar to otru un tā. Un tas, ko es pamainīju, bija, ka es apakšā valnītim un te arī uz rokām tie pēdējie centimetri bija visi dzelteni, un tad pašu maliņas uzadīja melnu. Tā kā, tā vēl kontrastiņam. Un man bija arī 1, 2, 3, nepilni 4 kamoli no katras dzīves, un es izmantoju principā visu. Man palika kādi 20 grami ar melno dzīvu, un kādi 3 varbūt ar dzelteno, ko var kādreiz izmantot, kad kaut kas, piemēram, man nav tāds garš vats, kur var uzlikt valdziņus virsū, tad es varu, es tādām lietām vienkārši parasti izmantoju tos garos pārpalikumus, vai kaut ko piešūt, vai, kaut kā man viņi vienmēr izlietojās, tā kā tas ir ok, un to melno arī kādreiz kaut kur vajag kādu akcentiņu, tad es tur to izmantoju un tā. Ja man būs bilde ar to, kā tas džempers izstās uz auguma, arī to es ielikšu, bet ja nē, tad man ir vienkārši gatavs adījums, tā kā to es tad varu parādīt. Jā. Tev ir kaut kas pabeigts? Pabeigts man nekas nav. Man ir vēl viens pabeigts, es varu pabeigt, jā. Pabeigt par pabeigtajiem. Jā, mēs varam tad pabeigt par pabeigtajiem. Es pabeidzu kapucīti. Tas arī bija darbiņš, ko jūs redzējāt jau pagājušreiz. Viņš jau bija pabeigts, bet bija nepareizi uzadījusi šo te, kā šo sauc, valnīti vai maliņa? Maliņa. Arī jakām, piemēram, kur ir podziņas arī. Maliņa, jā. Jā. Es biju nepareizi uzadījusi to maliņu. Es biju uzņēmusi pārāk maz valdziņus, un tad viņi bija ļoti šaura un ļoti neglīta. Bet es viņu izārdīju ārā, un tad es arī citīgi strādāju pie viņas. Jā, šī ir recepte no Kutuva Kika, un es piedalījos tā receptes testēšanā. Šis arī bija ļoti ātrs projekts. Es adīju no Drops Air. Es biju nopirkusi 3 kamolus, un no tā 3. es izmantoju kādu trešdaļu, varbūt tikai. Man palika pār kādu 30 grami. Un ņemot vērā to, ka te ir viscaur pīnes, viņš ļoti ātri uzadījās, patiešām ļoti ātri. Tas valdziņu blīvums bija laikam 19 valdziņu 10 centimetros, un viņa pati bija adījusi ar 5 mm adatām, un es adīju ar 3,75. Tad, lai man sakristu, un man arī sakrita.
Un tad šo te maliņu es adīju ar 3 mm adatām. Un es tagad beidzot saprotu, par ko adītājs nesūdzās, bet tā kā runā, ka tā ir tā dubultā maliņa. Un viņas, kad klausos, ko viņas runā, kad ir adījušas kaut kādas jakas, tad te bieži arī dubultā maliņa. Āda to dubulto, un viņas vienmēr saka, jā, tas ir tik ilgi, bet tā kā es esmu gatava to adīt, jo tas izskatās beigās tik akurāti. Tagad es saprotu, viņš pat tiešām ir tik ilgi jāda. Tā kā visu šito, un es šīs lentītes vēl uzadīju garākas nekā vajadzēja, jo man vienkārši bija ļoti daudz cīņas, es gribēju viņu izmantot, un viņas garākas un tā. Bet viņam bija kāda nedēļa šo. Mēs tik ilgi ir jākai viņš jāda. Bet jā, beigās izstās akurāti, es arī nevarētu iedomāties, ka cits, kur varētu būt. Viņš plus mīnus jau tieši tāds pasts garums arī sanāk. Jo jākai jau sanāk tikai šitien tā. Jā, laikam, jā. Tas jau arī ir tas pats. Tu jau pat vairāk esi uzadījis. Es domāju, ka sanāk gan vairāk, jo te jau viņš tā apkārt lietu. Bet labi, tas tā. Jā, es arī vakar tieši nopirku podziņu un piešu šo te, ko var saspiest zelta krāsiņā. Jā, tā kā te vajadzēja būt 2 podziņām, bet man šita daļa tāda maziņa un es domāju, ka viena būs labāk. Man ir bilde arī, kur man viņš ir uz galvas, es viņu tagad nevilkšu. Bet jā, man patīk un es viņu pabeidzu. Tad, tā kā uzvelkot, tev patīk? Man patīk, jā. Man patīk. Viņš šādā laikā, cik mums šodien ir kaut kāda mīnus grādi un mazliet vējš, viņš nav tik silts, jo viņš neaiztur vēju, tā nav vēja jaka, jā. Bet, ja nav vējš, tad ir ļoti patīkami, ka ir tāda mīksta kapucīta, ko uzvilkt, un arī tāda silta, bet tev tomēr iziet tas vējš cauri, tā kā ir silti, bet nav karsti, un jā, man patīk. Es viņu arī uzvilku vakar pirmo reizi, aizgāju uz pastu, izņem paciņu. Testēšana man bija, bet jā, man patika. Es priecājos, ka es viņu uzadīju. Vai es viņu katru dienu nesātu, to es vēl nevaru pateikt. Es arī vēl neesmu pieradusi, ka man tāds ir, jo man tāds pirmo reizi ir. Bet jā, man patīk. Viņu iepatīksies. Jā. Labi, tā pie tevis. Man nav neviens pabeigts darbs, man ir tikai iesākti projekti, un vienu es iesākto projektu rādīju pagājušajā reizē. Tas ir šis džemperis, ja tā var teikt, pēc pasūtījuma kolēģei, un pagājušajā reizē es biju iesākusi reglānu, un biju varbūt pusē reglānu daļai, augšdaļai, un tagad man ir viena piedurkņa palikusi. Jā, tas drops air, tā ir, man liekas, vismīkstākā dzīve. Nu jā, un tad esmu uzadījusi bez receptes, ja tā var teikt. Es tur pati kaut ko rēķinu, pati kaut ko domāju. Protams, man bija arī pirmais iesāktais reglāna daļa, kuras nemaz īstenībā neesmu izjaukusi. Tur bija pa mazu, valdziņus uzņēmusi, pa mazu būtu bijis viss tas pasākums. Un tad tagad es adu uz 5 mm adatām ar drops air, un tad te ir reglāna, lai viņš būtu tāds nedaudz vaļīgāks, tad reglāna daļa priekš, aizmugura un piedurknes plecu daļas. Visur ir sākotnēji viens valdziņu skaits. Tad kā 25 laikam, 25 tā kā priekšējiem panelim, aizmugurējiem piedurknēm, un tad pa 3 valdziņiem katram reglāni šitam daļai, tām vīlēm, ja tā var teikt. Un, jā, tā kā kopumā es teiktu, ka ātri adās, jo tagad ir pagājušas 5 nedēļas, kopš viņi iesāks. Viņi iesāk vairāk kā 5 nedēļas 1. janvārī. No janvāra man šķiet, ka 1 nedēļa, ka es vispār viņu nebiju rokās paņēmusi un adījusi, vispār neko nebija. Ne centimetru uz priekšu pakustējusies, un tad bija arī dažas labas kļūdiņas, kuras bija jāizlabo, līdz ar to man bija jārada ārā, pieņemsim, es mēģināšu izlabot, bet tad mums ir šīs ziemeļu zvaigznes, es gribēju teikt norvēģu zvaigznes, bet ziemeļu zvaigznes, un tad viņām ir tie punktiņi, jā, zvaigznītē pa vidu, un tad jūs varat redzēt, šeit nav. Un tad es biju uzadījis, pabeigusi laikam šito
rozā daļa gandrīz vai, un es negribēju ārdīt atpakaļ, tāpēc, ka man bija žēl, un tas ir rumpis, un tur viena rinda iet ļoti ilgi, un tad es domāju, var arī, pēc cik tas ir roku darbs, un šī mazā kļūdiņa pierāda, ka tas ir roku darbs, tad es varbūt izdomājuši to atstāt, kāds tas ir, vai arī vienkārši paņemt, kā tas saucās, dubultais dūriens, ka paņem tādu uz drāklējumās, kā sauc to, lapāmās adatas, ar to rozā dzīvi vienkārši paņemšu, ušūšu to valdziņu. Es arī tieši iedomājos, ka tu vari vienkārši uzšūt. Nu jā, un tad man tāda pati kļūda bija arī uz kurus neatceros, uz viens no piedurknēm, bet par cik piedurkni ļoti, nav tik plata kā rumpis, un tur viņi ļoti ātri radās, līdz ar to es tomēr saņēmos un izārdīju tur to nelielo posmiņu un izlaboju to kļūdu. Bet kopumā, jā, es jau esmu parādījusi kolēģei, kāds šajā brīdī izskatās tas džempers, un kāds, tagad jau var saprast, kāds arī būs gala produkts. Viņa man prasīja, lai ir M izmēra. Tas arī ir tā kā M izmēra, nedaudz vaļīgs uz kolēģis, jo es viņu visu laiku mēru uz sevi, un man ir visai plati pleci, un es tā kā nedaudz uztraucos, varbūt viņai tieši tās piedurknes būs garākas, jo tagad ir tās piedurknes tādā normālā garumā, es nezinu, līdz tajā man šķiet, un par cik viņai ir šaurāk pleci, tad tās piedurknes varbūt varētu izskatīties viņai garākas, bet viņu var uzlocīt. Es visu laiku skatījos tos piemērus, tam skapel viņu sauca, skapel džemperis, laikam tāds viņam tas nosaukums ir, Instagramā, un tad daudz, vienkārši paņem, jo visos piemēros viņš ir tāds oversize, platāks, ar platāku to apkārtmēru, un arī piedurknes īstenībā ir visai paplatas, un tad viņi tur ir uzlocījuši, un arī uzlocījuši tā, ka var redzēt arī iekšējos tās, kā sauc šitos? Kreiso pusi. Kreiso pusi, jā, tur tos... Kreiso pusi. Kreiso pusi. Izlaist tos valdziņus. Tās pārējais, jā. Un man no sākuma, es biju, protams, sabijusies, es jau biju pabeigusi to džemperu, gan arī valnītes palika šai piedurknei. Un es domāju, ka varbūt būs tiešām par platu tā piedurkne. Viņa ir tāda platāka, es noraucu, var redzēt, kuras noraukus, tāpēc, ka es izdomāju nekādu rakstu neveidot. Tāds arī bija īstenībā piemērā, ka es patī domāju, cik valdziņus tur kādā krāsā, un kā adīšanas procesā noraucot šai piedurknē, es arī izdomāju, kuru krāsu tur noraukt un cik daudz, un tad beigās no šiem pieaudzētajiem valdziņiem piedurknē, kas bija, man šķiet, 12 plus, laikam 4 vēl uzņemtie no 16, tad es noraucu kopā visus 12, tad tie 4 valdziņi, kas tur vēl no sāniem bija uzņemti, tad tie arī palika, bet tā piedurkne bija tāpat pa platu, un es jau sāku noraukt, tā kā adīt valnīti ar to valdziņu skaitu, kas man bija, un sapratu, ka man, ka tas tāpat ir pārāk plats. Un beigās es domāju, ka man ir jānorauc vēl, jo es negribu ārdīt ārā. Un, ja es būtu noraukusi uz pusi, tā kā katru otro valdziņu tā kā tur sādīt, tā kā vienu izveda, 2 sādi, vienu izveda, 2 sādi, tad tas jau skaitītos bez maz vai tā kā balloon sleeve, tā kā baloni, tas tāds, tāda piedurkne. Tas noraukšanas veids, un tad es izdomāju beigās adīt tā kā 2 izveda un tad 2 sāda. 2 izveda, 2 sāda. Tad sanāk, ka tā kā pie 3. reizes izadīšanas reizes, tad es 2 sādīju. Un tas sanāk 3. daļa, tad es noraucu, un tad tikai valnīti uzadīju. Arī, tad, kā es jau minēju iepriekš, es skatījos visas bildes Instagramā un pētīju, kāds ir tas raksts. Tad tas raksts pa lielam ir tāds, kāds arī ir oriģinālajā džemperī, un tad es redzēju, ka malā viņiem sānā, kur tad ir zem paduses tie atstātie tie valdziņi, tad tur bija cits raksts, un tur arī bija kaut kāds ar
krustiņiem un vēl kaut kas, bet tur es baigi nekoncentrējos, kas tur tieši ir, un es neadarināju to rakstu precīzi, bet es atradu kaut kādu pilnīgi citu. Šis īstenībā bija vienam no džemperiem no Drops par brīvu tām receptēm. Un tad es izdomāju, tad pielietošu to. Papildus, protams, es izdomāju, ka es turpināšu to reglānu tās trīs valdziņas, tā kā turpināšu arī te pa piedurkni, te lejā pa rumpi. Es nezinu, vienkārši. Tev tāda improvizācija, jā, šī ir improvizācija, jā, tad ir palikusi viena piedurkne, tad man ir jāizmērcē, un tā apkaklīte, viņa ir nedaudz tāda kā vaļīga, un viņa nestāv kā gribētos, un es domāju, ka es te ievēršu, jā, gumiju, apaļo gumijas diegu apkaklītē, lai viņa tā kā nedaudz saņem ciešāk pie ādas, lai viņa nestāv tā uz augšu. Bet kopumā, jā, tā kā man patīk, es arī tādu gribētu džemperi, bet, diemžēl, šitas nav man. Tu adītu savāreiz tādu? Es domāju, jā, un man šķiet, ka man paliks visai ļoti daudz dzīvi pāri. Jā? Krāsu dzīves varbūt ne tik. Nē, krāsu dzīves man arī paliks pāri, bet man šķiet, ka man arī visai daudz no baltās dzīves paliks pāri. Es domāju, ka es nosvēršu beigās to visu džemperi, lai es varētu saprast, cik man aizgāja tajā džemperī ar tām, par cik tas ir krāsu raksts, tad aizietu vairāk dzīvi nekā būtu vienkrāsainam džemperim. Un, jā, tā kā es nopirku, cik es teicu, 16 kamolus, man šķiet, un tad no tiem 16 kamoliem man šķiet visai daudz būs palicis pāri. Tā kā varbūt tur kaut kas vēl sanāks. Jā. Man arī ļoti patīk adīt ar to Drops Air, un man patīk tā sajūta, kad es uzvelku, un tad viņš tāds mīksts, un tā ir kapacitāte, ka viņš tāds ļoti mīksts, un tad man jau arī kādu laiku gribās uzadīt tādu šalli un cimdus, tādu komplektu. Mīkstu un cepuri arī, un tad es domāju, varbūt Drops Air būtu tā dzīve, no kā to visu varētu. Jā. Ļoti patīkami, un arī ļoti ātri adās. Tu vari gan ar mazām adatām, gan ar lielām. Jā. Tu vari variēt visu kaut ko. Īpatnēji, es teiktu. Viņa var adīt ar lielākām adatām. Es šeit ieteiktā bija 5 mm laikam. Un es ādu šo džemperu uz 5 mm. Tas oriģinālais džemperis tā kā laikam bija paredzēts ar pilnīgi citu dzīvi, bet uz 6 mm. Tad valnīšus es visus ādu ar 3,5 mm. Un tad man īsti tā kā nepatīk, bet beidzot es ādu atkal kaut kādu projektu uz lielākām adatām ar 5 mm. Tad es arī izmantoju savas īsās adatas piedurknēji, jā, kuras tās laikam bija Nitpro, karbona adatas. Tad ar šīm piedurknes, jā, tiešām ļoti ātri radās. Tur nav jātaisa tas magic loop un jā, tā kā iesaku. Jā. Man ir arī kaut kas iesākts. Es laikam pagājušais nebiju. Jā, man bija tikai plānos atsākt strādāt pie tā Arctic Light. Tu stāstīji, ka tu domā tad visus džemperus tā kā reizē adīt, tad pieslēgties šitām, tad pārslēgties uz to. Jā. Es arī iesāku, šobrīd strādāju pie 2 džemperiem. Es esmu iesākusi atkal adīt to Arctic Lights. Es esmu tikusi šitik tālu. Jā, šitā ir priekšu. Man pēc 6 rindiņām es jau varēšu sadalīt rokas un rumpi. Tā kā, jā, es ļoti priecājos. Šeit man vēl ir vecais. Es viņu ādu ārā un uzreiz ādu jauno. Man viņš, es jau laikam teicu, ka man viņš ļoti, ļoti izstaipījās un tā kā, es zinu, kas viņu nenēsātu. Un es izdomāju, ka ir vērts ielikt vēlreiz to laiku un enerģiju iekšā, un es viņu pārradu, bet tad es tiešām zinu, kas viņu nesāšu, un es pati par to vairāk priecāšos un vairāk to novērtēšu. Tā kā jā, es adu ārā veco, kurš man diemžēl izstaipījās. Es adu viņu no Drops, kas tas ir? Merino Extra Fine. Tā ir supervaša merino dzija, un man viņa vispār nepatīk. Es viņu nepirktu vairāk. Man nepatīk tas, ka viņa ir no 6 diegiem. Viņa arī diezgan viegli ārdās ārā.
tas vērpums nav tas labākais. Un arī tas, ka tā ir supervaša, tā kā nav laba pieredze. Tā sajūta ziņā, velkāšanas ziņā ir ok, bet tas pats adīšanas process man nav tas patīkamākais, teiksim tā. Bet jā, šis ir vecais, un tad es adu jauno. Iepriekš es adīju, man šķiet, uz 4,5 mm adatām, tagad es adu uz 4 mm, jo tā dzīve jau ir iztaipījusies no iepriekšējās mercēšanas, viņa ir nedaudz tā kā plānāka, tāda mazliet sakritusies. Tad ar 4 mm es dabūju to vajadzīgo blīvumu, kas ir 22 valdziņi 10 centimetros. Man tieši precīzi sakrīt. Tā kā par to es ļoti priecājos. Un kaut kā man šoreiz arī ātrāk viņš atdās. Man šķiet iepriekš es visu laiku skatījos tajās tabulās. Jā, es laikam esmu iemācījusies. Man tā sistēma ir galvā, sistēma ir gatava un es vienkārši ādu. Jo es zinu, ka iepriekš, līdz es tiku vispār pie tās sadalīšanas, bija pagājis jau ļoti ilgs laiks. Un tagad man viņš pat iepriekšējā reizē nebija iesākts, un es domāju, ka šajās brīvdienās es jau sadalīšu. Tā kā cik 3-4 nedēļas ir pagājušas, un es neādu katru dienu un visu dienu. Un paralēli, es vēl ādu arī citas lietas, tā kā iet labi uz priekšu, un es esmu arī apmierināta ar rezultātu, un gribu ātrāk viņu pabeigt. Es gribu viņu nesāt, es ceru viņu pabeigt, un tā labi panēsāt līdz, kamēr vēl mums ir augsti. Tā kā tā, jā. Tas laikam man arī ir viss par šo džemperi. Okay, tas var pārslēgties uz savu citu iesākto projektu. Un šeit pagājušo reizi es nebiju vispār iesākusi šo. Es tikai minēju, ka es gribētu vasaras topiņu no šīs dzīves uzvedīt, kas nāca līdz tam komplektam adatu. Un tad, man viņu arī sanāca vairākas reizes izādīt, jo es tiešām nezinu, cik es zinu, ka es gribu adīt 2,5 mm adatā, un tas man šeit arī ir rekomendētais izmērs. Jā, tūlīt 2,5. Maināmās 2,5 tās ir? Vai tās ir fiksētās? Tās ir 3. Kur? Tas ir US 2,5. 3. Ok. Es domāju, man taču arī tādas ir, bet mums nav 2,5. Jā? Nav? Tas laikam visu laiku bija skatīsies nepareizajiem cipariņiem, bet labi, pagaid, tad man ir jāpārbauda, vai es tiešām valnīti jādu uz 3,5, vai arī tās ir US 3,5 tūlīt. Un šitās ir? Es nevaru saskatīt. Nē, šitās ir 3,5, jā. Tā ir US 4. Tā kā es biju tā ieņēmus galvā, ka šitās ir 2,5, bet... Es pēc tam pastāstīšu, kāpēc. Es atceros, ka 2,5 tās točni nav. Labi, un tad... Jo tās arī ir smalkākās, vai ne? Komplektā. Tad es arī atvaru ar tam smalkākajām. Un es nezināju īsti, cik uzmest valdziņus. Man ir atrasts piemērs receptei no Drops atkal, bet tur es atkal vadīšos pēc tās receptes. Tagad sanāks noraukšana krūšu daļai. Jo tur bija specifiska, laikam, noraukšana. Un tad es biju uzmetus no sākuma pirmajā reizē valdziņus. Es nezinu, cik es reizes, kaut 5 reizes metu tos valdziņus. Un man šķiet, ka tur ir, jo šeit man ir 200 pāri valdziņu uzmest, man šķiet. Un, tas ir no apakšas uz augšu? No apakšas uz augšu, jā. Un es biju uzmetus vairākas reizes, vienreiz pa lielu, vienreiz atkal es biju uzadījusi un es biju sagriezusi, un es sapratu, ka man ir sagriezts tas kaut kādā brīdī tas valnīšu raksts. Un es ādu 2x2, 2 labiski, 2 krēliski, lai viņš tāds staipīgāks tagad izskatās. Un tas būs topiņš vasarē, ja? Un tagad izskatās, ka varbūt nekas dišta. Varbūt manai māsai tas būs topiņš. Jā, bet viņš ir, cik tas ir 2x2, tad viņš ir ļoti staipīgs. Arī tā dzīve staipīsies. Un tad es arī pastaipīju viņu, cik es tā kā gribētu, jo es gribu, protams, viņu pieguļošu, un ja tu saki, man biedē, ka viņi pat arī iztaipīsies, tad cerams, ka viņi baigi bieži neiztaipīsies. Un tad es esmu tagad sākusi, jo es gribu tādu, varbūt
līdz ar vecumu negribās tik ļoti pārspīlēt īsus topiņus vilkt, bet man patīk tie, kas ir saīsinātie. Un tad es domāju, pāri podziņai pikseli. Jā, pāri podziņai, bet tagad es domāju, varbūt, lai no vidukļa viņš būtu un uz augšu, bet varbūt no vidukļa viņš var būt pāris centimetrus zemāk. Un tad es adīju, cik tas sanāk kaut kādi vairāk kā 10, kaut 11 centimetri, neko nepieaudzējot klāt, un tad es sāku pamazām jau tā kā sānu daļās, arī pati pēc sava kaut kāda izdomāta principa pieaudzēt valdziņus, lai tā kā no vidukļa tad viņš, kruškurus paliek platāks, un tad, lai tagad sanāk pieaudzēt valdziņus, un tad, protams, atkal tos visus valdziņus sāks noraugt, bet tieši krūšu daļā. Un tad, uz lencītēm es gribu, un tā kā es domāju, ka tu vadies pēc receptes, bet tu pati arī izdomā. Pa pusē pēc kaut kāda parauga, kaut kāda receptes, kas ir pa brīvu un arī pati pēc sevis. Un tad šis ir viens, tā kā no viena tās šķeteres, tā kā, ko es satinu pati kamolā. Un es domāju, ka man, cik te ir kaut kāda puse, pat vairāk kā puse palicis, un jau esmu uzadījusi tik. Un es domāju, ka man īstenībā paliks visai daudz pāri no šitās tam topiņam, bet būs par daudz tā dzīve. Un tas sanāk, ka vienā šķeterē bija 100 grami, un tad, 100 ar kaut ko varbūt aizies šim projektam. Tā kā Varbūt tev sanāks 2, un tad tu varēsi varbūt sanāks 2, varbūt es izdomāšu, tad, ja tas topiņš, tad izdomāšu kaut kādu tur matu scrunchie. Jā, kaut kādu bantīti uzadīt, ko klāt, tad pievilkt klāt, ielikt matos, kaut ko tādu, Tā kā, forši. Vēl viens iesāktais. Pauli jau gatavojās vasarai, es vēl adu džempers. Nē, es arī adu džempers. Man ir, es iesāku nākamo. Arī džempers, kurus adu otro reizi. Jo iepriekšējā reizē es patīk adīt visu otro reizi. Jā, to Versace džemperis adīju kādas 3 reizes. Bet šo es vienkārši biju sajaukusi izmērus, jo šī ir recepte no Drops arī, un tur pašā sākumā ir tur SM, L un bla bla bla, un tad tālāk ir tikai tie cipariņi, un tev jāatcerās, kurš, un es biju sajaukusi vienkārši. Tā kā tie cipariņi tā kā neiekavās, lai tu varētu tā kā saprast pēc Tur pat nebija iekavas, tur tikai bija svītriņi starpā. Okay. Un, es pati pārsvarā nesāju M, un šo es kaut kā biju izdomājis, kas gribu S, jo viņš izstāsta tāds, paliels, tāds lielāks, un tad es domāju, ja sadīšu S, tad uz manis viņš būs tāds, varbūt bišķiņ brīvs, bet ne tik ļoti. Bet es biju sajaukus, es domāju, ka pirmais izmērs ir XS, bet tas bija S, un tad, es vispār radīju L. Tagad es adu S. Es esmu uzadījusi muguru. Es adu no Drops Kid Silk šajā rozajā krāsā, un es viņu turu dubultā. Tā kā es esmu uzadījusi muguru, man arī diezgan ātri iet. Tas vajadzīgais valdziņu blīvums pēc receptes bija 16 uz 10 centimetriem. Laikam ar 5,5 mm adatām. Man ar 5 mm sanāca 17. Un ar 5,5 man sanāca 15. Tā kā vai lielāks, vai mazāks. Un tad es beigās izdomāju, ka es adīšu ar 5,5, jo tad sanāk, ka viņš būs tomēr bišķiņ lielāks, pat cik es ādu mazāku izmēru, tad pēc manas matemātikas vajadzētu sanākt, kā vajag. Šo muguras daļu es pabeidzu, man liekas, vispār pagājušā nedēļa, un šonedēļ tad es īstenībā paigi neādīju šonedēļ, es kaut kā paņēmu. Es pabeidzu to kapucīti, jo tā maliņa bija aizņēma ļoti daudz laika un ļoti daudz vakarus, un tad gribēju bišķiņ atpūsties. Un tagad man tāds nosacījums, ka man tam Arctic Light Sweater man ir jātiek līdz tam sadalījumam, un tad es varu sākt priekšu, lai ir tāds bišķiņ balans. Un tas laikam ir viss par šo. Es iepriekš teicu, ka es gribu adīt 3 džemperus vienlaicīgi. Man bija plāns nākamajās brīvdienās arī iesākt to porcelānu džemperi, jo mums bija plāns braukt uz Liepāju, un tur garš ceļš, un tad, lai man ir kaut kas maziņš, ko es varu ņemt līdzi. Bet mēs nebrauksim, bet es domāju, tāpatās. Mēs atcēlām, plāni mainījās, bet es domāju, tāpatās nākamā nedēļa iesākšu, jo es jau tā kā mentāli tam sagatavojos.
Vēl viens komentārs par to drops air dzīvu. Pazies manā biksēm. Man tā ir no mohēras. Viņas visas ir pūkās. Tā īpatnība, es nezinu, pat cik tā ir sietiņā iepūsta dzija, un ja tā ieskatās labi, tad īstenībā tā dzija tur nav daudz. Tas sietiņš man šķiet arī ir tas poliemīds, tā poliemīda procentu daļa. Un tā dzija tur arī visai daudz vērpjās velkās ārā, bet cik viņi nav savērpta un nestāv vietā, neturās. Un es teiktu, tā dzija tur tās pūkas ir nenormāli daudz. Un mans draugs arī teica, lai es ātrāk papēstu to džemperu un vairs nebraucu ar šo džemperu pie viņa, jo viņam ir liels galvas sāpes, kā pēc tam savākt tās pūkas, jo tās ir visur. Viņš saslaucīja pēc tam, es pagājušo nedēļas nogali paliku pie viņa un pa nedēļas nogali tur savācās, tā kā, es nezinu, es varētu pabeigt vēl vienu piedurkti varētu uzvedīt no tās dzīves. Tā kā riktīgi daudz pie slotas apakšā. Nevis tā kā nedaudz te, kurus novāktu tagad no džempera, tāds maziņš gabaliņš. Bet man nebija tik traki. Es zinu, ka man no mohēras ir... Man riktīgi visur. Man vienmēr visas drēbes no mohēras ir tajos matiņos, un man tas ļoti kaitina. Un tad es arī kaut kā... Man tas nepatīk, tas process. Man nepatīk, ka es nevaru paņemt līdzi, piemēram, sabiedriskajā transportā. Es nevaru to adīt vai lidmašīnā, kur man svešs cilvēks sēž blakām un tur tie mati lido viņam virs. Es jūtos neērti. Tāpēc arī gribu, kaut kāds nākamos projekts vienkārši adīt bez tās mohēras. Tik ļoti sapulkojušies. Jā, tā. Vēl kaut kas? Man ir tālāk jaunieguvumi. Man ir vēl, tikai viens paraudziņš, ko esmu uzadījusi. Tas ir no tās jāldzīs, ja? No pātas vilnas. No pātas vilnas, ko es iepriekšējo reizi rādīju. Čik? Es biju slēpjos, bet nekas nefokusē. Un tad es jau minēju, ka es gribu tā kā lielu džemperu uzadīt, vienkārši ērtu. Un tad es... Gribu pačamdīt. Tad es uzadīju tā kā paraudziņu, un es jau biju tā kā noskaņojusies, ka es adīšu, jo arī tās izteks jāldzīs. Džemperus. Nav. Bija adījusi no 5 mm adatām. Tā kā... Ir gan. Viņi nav tik asa kā tā tur, jo tiem ir izteikti tie, kā es teicu, tie garie matiņi, kas lien ārā spraucās. Un tie ir tie, kas tā kā tur aiztiek tavu kairinu, tavu ādu. Un tad es uzadīju šo paraudziņu arī uz 5 mm adatām. Un es jau varu pateikt tā kā savu pieredzi, mazo pieredzītī un salīdzināt, ka šī dzīve jāldzīt tomēr ir citādāka nekā tā izteks, jo daudzi jautātu, arī man jautāja, vai no to jāldzīvi nav baigi grūti adīt, vai tur neplīst baigi daudz un tā kā ar izteks dzīvi man nebija tāds problēmas, bet ar šo dzīvi man... Ir problēmas? Viņa redzi, ja tu tā ieskaties, viņa ir tāda tā kā... mākonītis, nevis tā kā, ka tie matiņi būtu tā kā visi pagari, vienlīdz gari un tā kā, tur pārklājās un veido tur tādu dzīparu, bet te viņi ir tā kā mākonītis un neizskatās, ka viņi būtu visai gari, un šī ir trauslāka. Šī ir, es teiktu, daudz trauslāka. Grūtāk, ar viņu grūtāk ir radīt, viņi tiešām pārtrūkst biežāk, it īpaši man šito mazo paraudziņu. Es domāju, tagad tāpat man ir vēl joprojām apņemšanās adīt džemperi no šīs dzīves, bet tagad es domāju, kā es varētu kaut vai tam džemperim, uzsākt, tā kā uzmest. Vienalga, it īpaši, ja es izdomāšu adīt no apakšas uz augšu, apakšai visus tos valdziņus, kā es uzmetīšu, jo man pat šitam paraudziņam uzmest valdziņus bija grūti, jo viņš man sāka tā dzīve vilkties ar vien plānāk un beigās pārtrūk un tā kā uzmešanas brīdī. Tad es iedomājos, te man ir tikai kaut kādi, 20 valdziņi, un 20 valdziņus bija grūti uzmest. Tā kā noteikti... Tu adīji vienā kārtā vai dubultā? Tur nāk uzreiz dubultā. Tur nāk ārā dubultā no tās kūkas. Un tad tas uzreiz man liek atmest man ideju, ka varbūt es kaut kādu tur gaišāku bēšu vai baltu rakstu kaut kādā vienā brīdī adīšu kā 2 krāsām. Tad es tā kā
neradīšu savu papildus galvas sāpes, jo gadījumā tiešām man būs baigi daudz problēmas ar pārtrūkušiem valdziņiem, dzīves daļām, tad es domāju, ka es adīšu viņu vienkrāsainu, bet tā kā adīt es adīšu, un es viņu izmazgāju, jā, viņš tas izmazgāšana, tur, protams, ir jāskatās arī ar kādām ziepēm mazgācītas, tur viņš padala traustākus, sausāku, līdz ar to arī asāku to dziju, viņa nav tik maiga un tā tālāk, tad es biju vienkārši šo paraudzīņu paņēmusi uz darbu, darbā es viņu uzadīju, un darba vienkārši izlietnē toltē es arī viņu izmērcēju ar parastajām rokas ziepēm, bet jā, tad pēc tas ūdens arī krāsojās tā kā netīši, tieši tāpat kā izteks Islandes tai dzijai, jāldzijai, ka pēc tam tā kā ūdens bija nokrāsojās stipri brūns, netīrs, ja tā var teikt. Un es teiktu, pēc pat nepareizas izmazgāšanas, izmērcēšanas šis paraudzīns, viņš kļuva mīkstāks, es teiktu. Viņš tā kā nedaudz, es viņu baigi nemačkāju par rokām, bet viņš nedaudz arī safilcējās, man šķiet, drusciņi. Es nemazgāju nekādā baigi karstā ūdenī, bet tāpat. Un, jā, tā kā tev, es zinu, arī ir jāldzī, tā kā ļoti ceru, mēs sāksim par to runāt. ka tev varbūt, jā, būs jāpaeksperimentē un jāizdomā, kā adīt, vai tiešām sanāks. Man ir daudz jāldzī. Es nopirku 4 kamolus ar jāldzī. Es viņu uzgāju pavisam nejauši. Es tieši biju noklausījusies, es sekoju ļoti daudzām podkāstiem YouTube'ā, kas runā par, ka viņi pērk visādas ar rokām krāsotās dzīves, kas, lokāli viņām ir. Un es domāju, vai mums arī kaut kas tāds Latvijā ir? Un tad sāku meklēt, un es uzgāju, Maruma Jārns, var parādīt kartiņu kamerā. Ļoti labi. Jā, un man šķiet, ka viņa sauc Kristīna, jā. Viņai bija ļoti daudz un ļoti skaistas un visādas dzīves, un es vienkārši, tas ir viņai Etsy veikals, bet viņai arī ir klātienē Liepājas ielā veikaliņš. Es vienkārši atvēru to mājaslapu un pilnīgi visam gāju cauri, pilnīgi katram tā kā, kā to sauc, lodziņam, ja, kur ir piedāvājums ar dzīves, katru skatījos, man bija tik interesanti un tik forši un tā, un tad beigās, kaut kur pašās beigās es uzgāju, ka būs lokālā merīna vilna, ko es arī tieši gribēju, jo no tās man visvairāk patīk adīt, man to vislabāk patīk nesāt, un es tā kā arī gribēju atrast kaut ko, kur mēs lokāli varam to nopirkt, nevis vienmēr tu drops vai Knitting for Olive vai visus šos, jā. Jā, un es uzgāju, un tā nav viņas dzīve, bet tā ir, mums Masalētas pusē ir tāds jēru klubs, un viņiem ir tā dzīve, viņi bija no viņiem tā kā dabūjusi, un tad, jā, es varēju iegādāties, jo tam jēru klubam viņiem nav ne online veikals, nekas tur jābrauc uz vietas ir. Viņiem ir mājaslapa. Viņiem ir mājaslapa, bet viņiem nav veikals. Viņiem nav veikals, bet viņiem ir daži dzīves opcijas, cenas un jā, bet es nevaru to nopirkt no šeit, man tad jābrauc uz turieni, man nav mašīnas, un, man liekas, ar sabiedrisko tur nevar aizbraukt, tā kā tas ir bišķiņ sarežģīti, bet šis bija ļoti vienkārši. Tā kā, jā, es tiku pie 4 kamoliem šīs te merino vilnas jāldzijas. Ok, jā. Viņa ir ļoti mīksta, man viņa vispār nekož. Bet viņa ir vienā kārtā, tas ir viens pavadiens. Un es arī pamēģināju no viņas adīt. Es gribu, baltu džemperi. Es biju iedomājusies džemperi ar pīnēm. Tā kā tas ir tas, ko es patiešām gribētu uzadīt. Bet es nezinu, vai man tas sanāks no šīs dzīves. Man jāpamēģina. Bet es pamēģināju uzadīt paraudziņu. Jā. Man nebija problēma uzmest valdziņu, un arī tas adījuma blīvums, tas, kas parasti sanāk ar to decay weight, to es varēju dabūt ar šo dziļu un 3 mm. Tā kā ar viņu sanāk tā ļoti brīvi adīt, bet tā diezgan labi, un es domāju, es mēģināju adīt gan ar, liekot viņu dubultā ar lielākām adatām, bet tas man tik ļoti nepatika. Man labāk patika vienā kārtā. Es domāju, varbūt mohēru likt klāt.
Bet, nu jā, es vēl pāreksperimentēšu, kā man tur labāk sanāk. Es arī atdīju tādus visai maziņus paraudzīņus. Es domāju, jāuzved kā tev tāds lielāks, lai var labāk saprast, tad vai vienā kārtā, vai dubultā, vai kā, tā kā. Nu, var jau uzreiz redzēt, ka te uzreiz ir cita tā struktūra, jā. Nu, labi, šitas ir izgājis mērcēšana. Es nezinu, vai tev var parādīt kaut kā tuvāk, bet, nu, to laikam skaitās vēl 2. Nu, reku pieņemsim 2. Es nezinu, kā parādīt. Ka šis ir tas zaļais ir tāds mākonītis. Nu jā, un tad tas baltais, viņš ir tāds akurātāks. Jā, viņš ir akurātāks. Akurātāks, jā, un tad tajam zaļajam tur var redzēt, ka tur visādi tā kā, nu, droši vien dažādu aitu dzīja, tā kā vilnes tur saliktas kopā. Tur ir kaut kādi mazi kunkulīši, tumšāki, un tā kā viņi ir tāda tā kā čirkaina vilna tur salikta tāda. Šī ir visai gluda. Jā, gluda. Man patīk, jā. Es arī, es zinu, ka tu adīji to džemperi no Jeldzijas un tā, un es gribēju pamēģināt, bet, es arī bišķiņ baidījos, tā kā tur, kas tur būs un tā, bet, pat ja man nesanāktu džemperis ar pīnēm, es domāju, ka džemperis parastā labi skādījumā tur pilnīgi mierīgi sanāk, vienalga vai vienā kārtā vai dubultā. Tā kā, jā, bet šo gan es iesākšu tagad, tas artiklaits būs pabeigts, jo tas ir tāds visai engaging, tāds, kur ir laikietilpīgs, jā, un bišķiņ jāpadomā, tā kā šis būtu visai līdzīgs projekts, tā kā, jā, es gribētu vienlaicīgi pie viena tāda strādāt. Tā kā, jā, bet es jau nevaru sagaidīt, kad es varēšu ar viņu adīt, man ļoti patīk, un es arī gribētu, ja man patiks, es noteikti gribētu vēl, tā kā, jā, ja mums sanāks aizbraukt uz Jāra klubu, tad mēs arī jums parādīsim visu, kas tur ir un kas tur nav. Bet jā, viņiem ir gan Jeldzija, gan jau savērta, smalkāka un biezāka, laikam 2 varianti bija un dažādās krāsās, tā kā es domāju, ka tur žēl, ka viņam nav online veikals, es tur ļoti bieži iepirktos. Varbūt labi, ka nav. Jā. Es skatījos viņiem mājaslapā, ir vairākas opcijas, viņi arī piedāvā aizbraukt, tur bija cenas arī norādīts cilvēkiem, kas grib ekskursijā, tad viņiem arī tā kā tur tā lauku virtuvē, var laikam arī, bet tad, tur laikam specifikācijas būtu laikam jāprecizē, kuros gada laikos viņi tur ir aktīvāki, kad vispār var to izdarīt, tur var arī braukt, baudīt jārgaļas ēdienu gatavotu, jā, un tad es skatījos, ka viņiem arī tāds tā kā meistarklases, kuru viņi arī laikam āda. Viņi arī pārdod īstenībā, tas bija tas pats, jā, Jeldziju, bet kas ir nāk tāda, viņi ir satīti tādā daudz blīvāk, ciešāk, saprasētāk tādos tur bija 300-400 gramu svarā tādos lielos tamponos, jā. Un tā Jeldzija, viņa bija tāda daudz platāka uzreiz, kur droši vien var arī izmantot uzreiz pat aizsnot tā kā vērpšanā, uz vērpjumā ratiņa, pats tā kā savērpt. Un es skatījos, ka viņi tad izmanto tā roku adīšanu, tur, kur tās lielās tās segas tad ādā ar rokām. Es skatījos, tur bija bildes ar bērniņiem, kas tad tur kaut ko tur darbojās. Un jā, tā kā viņam tur ir ko darīt. Ir ko darīt. Un tad, jā, es arī gribētu tad nopirkt viņu Jeldziju. Jā, man ļoti patīk. Jā, man arī tāds bišķiņ mērķis ir, es gribētu vairāk tādas lokālās dzīves pirkt. Pirmkārt, man jāizved mani kaste, kas man ir pilna ar dzīvi. Bet no tā vispār, kāpēc es atcerējos par tām 2,5 mm adatām? Es sapratu, ka man ir pilna kaste ar visādām dzīvām, kas paredzēta dažiem projektiem, un ka vienā brīdī viņi būs uzadīti, bet es gribēšu adīt vēl, bet es arī negribu tādu pilnu skapju ar adījumiem. Man vienkārši tas nav nepieciešams tik daudz. Un tad es domāju, ka laikam man vairāk patīk tas process. Ja es zinu, ka būs smuks rezultāts, tad es vairāk tā kā pievēršos tam procesam. Arī tas Arctic Light Sweater, tas ir ļoti liels projekts un ļoti sarežģīts, bet man patīk pats process.
Jā, un tad es domāju, ko es tālāk darīšu. Un tad es gribēju uzadīt kleitu. Labi. Jā. Tas ir laikietilpīgāks process. Jā, un es ilgi arī meklēju recepti. Es atradu tādu parasti pieguļošu kleitu ar V-veidu izgriezumu un šķēlumu un uz augumu. Viņa nav tāda brīvā. Bet tajā piemērā tā meitene bija adījusi ar smalko dziju un dubultā. Un tas sanāk, ka viņai nepilns kilograms aiziet tajā kleitā. Nepilns kilograms ar dziju. Man liekas, ka tas ir ļoti smags. Kad, man negribās smagu kleitu. Un es tieši gribētu no tāda smalka dījuma. Kas ir gaisīgāks. Bet, vieglāku. Un tad es sapratu, ka es gribētu, ja es adītu kleitu, es viņu adītu no smalkās dzijas, bet arī ar smalkām adatām un vienā kārtā. Tad es domāju, jā, tad man vajag 2,5 mm adatas. Un tad es skatījos, ka mums taču nav tādas. Un tad bija ieciklējusies, ka tās ir 2,5. Nē, tās nav. Un jā, es biju... Sākumā domāju, jā, mums bija paredzēts braukt uz to Liepāju, un es domāju uz to pasākumu tā kā uzadīt kleitu, bet tas viņu nepaspētu. Ja es adītu viņu no smalkās dzijas uz mazām adatām, es viņu noteikti nepaspētu tik ātri uzadīt. Un jā, es biju sākumā domājis adīt no Filkolāna ar veta, jo tā ir supervaša, un tad, ja man ir kleita, es droši vien gribētu, ka es viņu varu arī diezgan viegli izmazgāt un kopt, un lai viņa nav tik smaga un tā. Bet līdz šim brīdim, tajā krāsā, ko es gribu, tur nav bijuši pietiekami daudz kamoli. Nevienā brīdī. Un tad sāku meklēt alternatīvas, jo es to kleitu gribu melnu. Melnu vai pavisam tumši pelēku. Jā, un es neesmu atradusi nevienu dzīvi, kas man patiktu krāsā un būtu pietiekamā skaitā, kas varētu uzreiz nopirkt. Un tā es vēl aizvien neesmu sākus to kleitu. Bet tas vēl aizvien ir mans mērķis, es vēl aizvien gribētu, un es esmu gatava tā kā upurēt. Komitmentam, jā, es esmu gatava tā kā viņu adīt ilgi uz mazām adatām, un jā, tāpēc es atceros par tām adatām. Jā, es nezinu, man atkal process man patīk, es adu to džemperu kolēģiem, bet es nevaru sagaidīt, kad es varēšu atkal vairāk pieslēgties kādam savam projektam, un es gribu kaut ko sev atkal. Tā kā, kā es adu to topiņu, bet topiņš nav nekāds milzīgs projekts, tas ir kaut kas maziņš un vienkāršāks, un tad jā, es nevaru sagaidīt, lai arī man jau, es arī darbā ādu to džemperi, un citas kolēģis jau ir ieraudzījuši to, un tad viena jau ir pasūtījusi, tā kā neoficiāli pasūtījusi. Iestājās rindā. Tādu, kā man šeit tu rādīja, ka tu gribi uzadīt to no tā žurnāla. Man šeit tajā žurnālā, ko tu nopirki adīšanas, ar tām adīšanas receptēm, tur bija veste, ar sasiet tādām adītēm. Un es pamanīju, ka viņai īstenībā ir tāda. Es nezinu, kur viņa nopirka. Tas noteikti ir pirktais produkts. Un viņa arī grib vēl vienu tā kā vesti kaut kādu adīto. Jo es esmu pamanījusi, ka viņi visai bieži tā kā tādas adītās vestes vēl kā uz darbu virsū blūzēm un tā. Un tad tas tāds neoficiāls pasūtījums ir. Un tad vēl viena cita kolēģi, viņa grib tāds negluži cepura, negluži lakats, kaut kas uz to pusi, kas ir droši vien, jā, 3-stūrī, tāds lakatiņš, maziņš 3-stūra, bet viņš kaut kā aiziet te un tur ar kaut ko sastiprinās, un tad sanāk, ka tā nav gluži kā cepura un ļoti piegļoši, un kā aizmugurē arī saspiež tos matus, bet uz tiem matiem viņš tas lakatiņš, tas trīsstūris stūrītis ir tāds brīvāks, un tie mati tādi brīvāki, tur var krist, ja ir vaļā tīpaši. Un tad tā viņi grib tādu atkal. Un tad, jā. Mums netrūkst ko darīt. Mums netrūkst ko adīt. Tā kā jā, man arī ir plānos, man šie 2 džemperi jāpabeidz, tad man vēl 2 ir plānā, un tad vēl kleita. Un gan jau ik pa laikam vēl kāds kaut ko, jā, kāds cits kaut ko grib, tad... Jā. Principā gads jau saplānots, ne? Jā. Man palika pēdējais jaunieguvums, un tās ir adatas, bet vai tev vēl ir kaut kas? Man arī būs laikam viens komentārs par adatām. Tagad, jā, labi. Par šo pašu projektu, tad tās ir tās maināmās adatas no tā komplekta. No Knitpro komplekta, Sweet Affairs, kur bija gan somiņa, gan adatas, zeķu un maināmās un vēl dzija. Jā, tagad man gan ir viss tā kā saplūdis kopā to, ko tu man uzdāvināji, tos papildus trosītus un tās, kas bija komplektā nāca, bet pieņemsim,
kas man ļoti nepatīk, es varu tagad arī ļoti atklātu atsauksmi pateikt, šīm maināmajām adatām uz šī 3 mm nenormāli ķerās visu laiku šeit. Jā? Kur ir tāda melnā trosīta un aiziet tas metāla krāstas posmiņš. Man ļoti ķerās valdziņu, un man tas ļoti nepatīk. Es kaut kā neesmu pamanījusi. Es paskatīšos, varbūt. Un tad es adu arī ar citām trosītēm, un citām trosītēm nav tāda problēma, bet tas, ka tā ir cita dzija, citas trosītes, cita lieluma adatas, un tad, pieņemsim, tai trosītē šī daļa visu laiku ir viena tā pati, viena paša izmēra. Un tikai adatas izmērs mainās, ko tu uzkrūvē virsū. Un es domāju, varbūt vienkārši tas, ka tu ar smalkāku dziju ādi, bet tā trosītas, tas metāla daļa ir tā paša resna visu laiku, un līdz ar to tas tai dzijai nepatīk, un viņi tur visu laiku ķerās. Tā kā tāpēc arī man nav baigi mīļš šis projekts, un es neķeros klāt, tāpēc, ka man visu laiku sanāk baigi stumdīt tos valdziņus virsū. Jā. Man vienīgais komentārs ir, ka man patīk, ka ir tās Nitpro adatas, jo viņām tās trosītas un pašas adatus mailītes var savstarpēji dažādos komplektos mainīt. Man diezgan bieži gadās, ka es nevaru uzskrūvēt. Piemēram, es paņemu no viena komplekta to trosīti, un to 3 mm adatu es nevaru uzskrūvēt. Jo atkal tajā komplektā mazāk ar 3,5. Laikam varbūt nav paredzēts, ka tas, piemēram, trīnieks no šīs Vita Fairs ir vienkārši tas smalkāks, un es netiek. Bet arī kaut kādi 4 mm vienu adatu varēja uzskrūvēt, un otru nē. Tā kā es nezinu, kas tur ir. Ar skrošanu man šķiet, ka vienai trosītē un ar vienu izmēru adatu kaut kas tā kā līdz galam negāja. Man šķiet, tagad viņi beigās uzskrūvēja. Es to adatu nevarēju noskrūvēt nost. Es tā centos arī ar to palīgu, to metāla adatiņu. Es tur viņu baigi grozīju, un tur man šķiet, vai varbūt pat aukaini man pirksti ir, tur slīd, un es tā centos, bet beigās es kaut kādu viņu dabūju nost, bet es biju laikam piegriezus normāli daudz. Par to, ka ķerās valdziņa, es tā īsti neesmu uzķēris, bet paskatīšos varbūt arī. Bet tā skrūvēšana, to gan es pamanīju, ka es nevienmēr varu visu saskrūvēt savā starpā citādāk. Bet varbūt arī nevajag. Tas ir, tie valdziņi, tas ir tā kā līdz šim vienīgais tāds mīnus, ko esmu pamanījusi, bet visādā citādā ziņā man ļoti patīk. Tas komplekts arī. Jā, man arī patīk. Tas adatu penālītis. Jā, man viss tur komplekts stāv uz loga. Vienkārši es paņem to somiņu, zinu, ka man tur pilnīgi viss ir. Bet par adatām runājot, man vienā brīdī gribējās sev palutināt pēc jaunā gada, un es gribēju jaunas adatas, un man ir pietiekami daudz adatas, un man nevajag jaunas adatas, bet man ļoti gribējās. Tad es domāju, ka es gribu pamēģināt kaut ko jaunu, un es iegādājos īsās adatu smailītes, ar kurām ir tās 40 un 50 centimetru trosītes, ar viņām tad var adīt. Jā, jo tās standarta smailītes ir pārāk garas, un tad viņas nevar salocīt, bet tad ar īsajām var. Un tad es sākumā biju nopirkusi veselu komplektu no Nitpro Symphony, un es sapratu, ka man nevajag tik daudz. Es ikdienā tikai dažus izmērus izmantoju. Tos valnītīm smalkākus, un tad tā kā džemperi atdot vai ko, es izmantoju tur 4 un 5, un viss. Un tad valnītīm 3. Tā kā es arī, es to, ko es sākumā nopirku, es viņu atgriezu, un es vienkārši iegādājos no 3 dažādām kolekcijām, 3 dažādus izmērus. Tā kā, es nopirku 3 mm smailītes no Nitpro Carbona. Man laikam nesanāks. Viņš laikam negrib ar manīm šodien draudzēties, bet šeit ir Nitpro. Es jau mēģināju. Bet šeit ir īsās smailītes no Carbona kolekcijas. Tās ir 3 mm. Man viņas ļoti patīk. Man patiešām viņas ļoti patīk. Kad man vajag adīt pat piemēram, to rozā džemperim valnīt, es pat tāpatās ar šitām adu, man viņas tik ļoti patīk. Un šīs es arī labāk varu uzskrūvēt uz citām trosītēm, man nebija nekādas problēmas. Tad ar 4 mm es paņēmu tās Nitpro Symphony. Es parādīšu vienkārši tā, jo viņš kaut kā nefokusējās. Varbūt man šitās fokusēsies, var pamēģināt. Krāsa varbūt fokusēsies. Laikam nē. Viņas ir šādas krāsainas no bērskoku.
bērskoka, man šķiet, ne? Kaut kas tur bija. Bet jā, šīs ir 4 mm. Nu, šeit no bērskoka, jā. Tētis arī man bija atsevišķi DPN, tā kā zeķu adatas tās simfonijas, un tētis baigi pētīt, kā viņas ir iekrāsotas. Viņas ir kā līmētas un tā atsevišķas krāsotas un līmētas. Un... Vai kā Paulai viss ļoti labi sanāk. Jā. Reku parāda arī piecinieku. Piecinieks arī... man ir no Zinga. Jā, čik. Yes. Un tad vēl šajās var parādīt. Jā, paldies. Karbona ir tās, kuras ziemeļu zvaigznes džemperim es arī izmantoju uz īso drosību, bet ne maināmās. Nu jā. Jā. Man, es tikai tās īsās laikam izmēģināju visbiežāk, jo es arī kaut kādus paraudzīņus tā jaudzījai vadīju no viņas, un tā man ļoti patīk. Jā. Bet es vēl neesmu adījusi piedurkni, tā kā es vēl nezinu, kā man viņas patiks ilgtermiņā, bet tā šobrīd tā man viņas ļoti patīk. Un tad man arī gribējās, man šķiet arī iepriekšējā video teicu, ka es gribu uzadīt zeķes sev, jo es pilnīgi nevienu pāri nekad mūžā neesmu sev uzadījusi ar zeķiem. Un jā, tad es domāju, es adīšu zeķes, varētu arī kaut ko jaunu pamēģināt, un ieraudzīju, ka... Jā, šīs visas adatas es pirku Latvijas Crafts veikalā, man ļoti patīk. Viņam ir ļoti ātra piegāde. Man šķiet, es nopērku un nākamajā dienā viņš jau man ir Omnivā. Tas ir visātrākais servis, ko es jebkad esmu piedzīvojis. Viņam ir zamais tāds, viņi jau jūt. Viņi jau jūt. Apmēram, jā. Bet jā, es nopirku. Šīs ir 25 centimetri. Kā tu to darīji šitā? Rokus, jā. Šitā, jā? Jā. Šīs ir 25 centimetri adatas un... Es neatceros, cik centimetri garš, bet vienu pusīti ir garāka nekā otra. Jā. Un tad tā doma ir tāda, ka uz vienas puses te ir valdziņa, un tad ar to garāko to adi. Jo tad tu vari tā normāli saķert un adīt. Jā. Es pamēģināju uzadīt pāris rindiņas, laikam ar 60 valdziņiem, uz smalkās zeķu adatas, un bija ok, man patika. Tā kā, jā, 60 valdziņi, 64 laikam ir tas, ko es ņemtu sev, ka es adītu savu zeķi, tā kā tas būtu tieši laikā. Un arī man vispār vairāk patīk adīt ar apļadatām, un man kaut kā kaitina, ka tu esi uzadījis to piedurkni, un tad pats valnīts atkal jāpārslēdzās uz tām 4 adatām. Tā kā ar šīm te arī var pabeigt tos valnīšus, kas ir ļoti ērti. Un šīs te sarkanās ir 2,5. Es nopirku bišķiņ daudz bišķiņ iepirkos, bet jā, man ir arī, kas mums te ir 5-nieks, 3-nieks un 4-nieks. Tā kā jā. Izmēģināšu un pastāstīšu arī par savu atsauksmi, bet tā pirmais iespējas ir ļoti labs, man ļoti patīk un gribas ātrāk pabeigt tos iesāktos projektus, lai var ķerties klāt un adīt ar šiem. Jā, tā kā jā. Ļoti labi. Jā, tad, protams, ir pavasars, ir februārs, var jau arī pirmās sēklas sēt, tad man arī ir sēšanas darbi, tad saistībā ar vilnu dzīvu, adatām, adīšanu, šo tēmu. Es šonedēļ uzrakstīju vēl, es par šo jau biju ar viņu runājusi vienai draudzenei, kurai tētim ir, es nezinu, kam viņi izmanto tās aitas, bet man šeit vienkārši hobija aitas, kas ir kā mauriņa noēdāji mājās, lai uztur tā kā smuku ainavu. Ainavas labiekārtotāji, tad es sarunāju, vai nevarētu dabūt dzīvu, un tad esmu skatījusies vairākas reizes, arī pirms 2 gadiem, vai kad es baigi pētīju, kā ir no aitas līdz gala produktam. Un tāpēc arī, protams, man interesētu aizbraukt arī uz ekskursijā gan vasarā uz Pācis vilnas fabriku, gan arī uz to Jāru klubu varētu aizbraukt. Tad paskatīties, kā tas ir varbūt lielākos apjomos, tas viss notiek, bet es, ko YouTube atradu video, kur tas ir vienkārši viss roku darbs mājās paši, cilvēki to dara, kā tā mazgāšana notiek, vispirms tīrīšana, izlasīt visus sūdiņus, lielākos tur ēdienu pārpalikums, kas tur aitu vilnā ir ieķērušies un zāles stiebrus. Tad tur tā mērcēšana, mazgāšana, tad tur ir atkal viss tās šķetināšana, pārstrādāšanas, tie procesi un tad es arī esmu izdomājis, ka es varbūt arī kaut ko tādu pamēģināšu pavasarī, vai kad nu sanāks tikt pie tās vilnas, nezinu, varbūt viņiem jau stāv no iepriekšējiem gadiem, jo cik esmu dzirdējis daudziem, kuriem ir aitas, viņi nocērpj un viņi to vilni, kur tā arī neizmanto,
ka vienkārši stāv maisos un aiziet zudumā. Un tad es skatījos, kā viņu tur mazgāt, pārstrādāt, līdz vērpšanai un pašai tai vilnas dzijai. Tur ir tas, ir vēl jātiek līdz tam. Vērpjamais ratiņš man vecajamātei ir, tā kā tas ir, bet līdz tam posmam ir jātiek, un tur ir tās šķetināmās, tās mašīnas, ir tās, kā viņas sauca, dzijas kārstavas, Kārsavas varbūt. Tās, kur tādas matu sukas, tādas divas lielas ķēmes ar metāla matiņiem, ka to var manuālāk ar rokām tā kā šādi darīt, tā kā šķetināt to dziju, salikt tos matiņus pa kārtai, tā kā, vienu, lai viņi ir viens otram blakus un tā kā saliekās kopā, saķemējās. Un tad arī ir tās nedaudz ātrāk tas process iet, ja ir roku tā kā griežamais tāds ripulis, tāds tieši tas pats princips, ka ir tāds mazāks ripulīts ar tām adatiņām lielāks, un tad viņš arī tur to laiž cauri to dziju, kas ir vienkārši mučkulītī lielākā, viņi vēl nav saķemēti tie matiņi. Un tā kā laiž cauri tam tur, un tad tas ar roku, protams, ir arī tāds mazā versija, ka arī ir automātiskie, kas ir ar elektrību darbināmie, ka vienkārši piespiež pogu, viņi paši tur griežās un tā, un tad, protams, es nezinu, kur tādus vispār nopirkt, bet laikam tie, nav kas tik ir ar roku griežamie, tas ir visai ļoti dārgs prieks. Es paskatījusies, ir tāda mājaslapa Audējiem LV, kur var dabūt, nopirkt stelles, aušanas tā kā galdiņus, tur, visu daudz ko arī tur knipelēšanai, man šķiet, un filcēšanai, visādas tur līdzekļus, kas tev ir nepieciešami, un tad arī to ar roku, arī tās matu sukas, tās ķēmes, tas arī, protams, nedaudz padārgi, bet tas būtu daudz lētāk nekā tas mazais aparātiņš. Viņš nav liels, viņš ir kaut kādi tur, cik bija, 20-30 cm platumā, un tad kaut kāds gabaliņš, nezinu, cik tur aiziet tālāk. Viņš nav vispār liels. 600 pār eiro tāds, bet tas ir īpaši ražotāji, un tad es esmu atradusi jau Etsijā, var nopirkt uz pusi lētāk. Tāpat tie 300 eiro sanāk, bet uz pusi lētāk, un tad viņi ir viens Ukrainas ražojums Etsijā laikam, ko no Ukrainas tad sūtā, un viens no Nīderlandes arī ir. Un tad vienkārši var katrs izpētīt, ko katrs vēlās, bet es nemaz nedomāju investēt to tajā tagad. Es domāju, ka vai man vispār patiks mazgāt to dziju un tad darboties un vēl nezinu, ko. Es varbūt kaut kā atradīšu no kādā lietotas tās kārs matu sukas lielās aitu dzijas. Un tad vai arī tomēr investēšu, nopirkšu un tad pastīšos kā rokām, vai man sanāktu. Un tikt līdz tam vērpjam ratiņam un tā kā pamēģināt vērt to dzīvi pati, un vai vispār man patiks un tas process un tā, tad līdz ar to, ja patiks, tad es varbūt investētu tajā dārgākajā aparātiņā, bet es iedomājos, ka tā jau džempers tā kā ir roku darbs, un iedomājos, ja tu arī... Ja tev būtu viss roku darbs. Tu arī, es arī aizbrauktu paskatīties un tā kā pateikt paldies, tā kā paglaudīt tās aitas paldies, un tad parādīt, kur tas ir jūs pats sākums džemperim, un kāds tas džempers tad beigās izskatās. Tas džempers tāds jāldzīs, ja teiksim, veidā viņu nesā pagaidā maita, un tad tas pēc tam būs, tāds projekts. Interesanti. Jā, bet forši jau var sākumā pamēģināt, pirms tu kaut ko pērci. Pamēģināt kaut ko. Tā kā, jo es jau nezinu, vai man vispār tas process patikt. Varbūt tiešām, tā ir liela. Es zinu, ka tā noteikti ir ķēpa un noņemšanās. Un, vai vispār būs arī vaļa, brīvais laiks. Tas noteikti, to es noteikti nedarīšu Rīgā dzīvoklī. Arī tā vilnas tas arī aizņem ilgu laiku, un vai pa vienu nedars nodot. Tas noteikti būs tad jābrauc uz laukiem. Cik es zinu arī, ka to vilnu izmazgā
Viņa arī ir līdz galam jāizžāvē, un tā aitu vilna, es saprotu, ka var turēt arī ļoti daudz mitrumu, izmazgājot, tagad nav tas lanolīns iekšā, tas, kas ir tas antimitruma, tas elements. Tad viņa ir ļoti smaga un viņa ilgi žūst, un tur arī žūšanai jāizņem, tur, ja ir labi apstākļi, tad 2-3 dienas tas aizņem, lai to visu izžāvētu. Un tikai tad tu vari ķerties pie nākamā posma. Tas arī atkal aizņems vairākas stundas. Domāju, ka tas kopā tur vairākas nedēļas nogalas varētu aizņemt. Tā kā, jā. Paldies! Paldies, tas arī viss. Jā, tas šoreiz ir viss. Turpināsim adīt un strādāt. Jā. Izstāst, ka tev nākamreiz jau būs džempers gatavs un varbūt vēl kaut kas. Džempers būs gatavs, bet diez vai man būs ko parādīt jums, jo tas jau būs aizdots prom. Obligāti jāuztais bilde. Bilde būs. Tā kā jā. Arī ceru, bet, jūs jau lielam redzējāt, kāds viņš izskatīsies. Tā kā jā, paldies, ka bijāt šeit. Paldies, ka noklausījāties. Paldies, ka palikāt līdz beigām. Mēs ceram, ka jūs palikāt līdz beigām. Paldies un līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajai reizei. Čau!